sākamies ar spēli Jelgavā, kura Zemgales LBTU vienība tiksies ar Liepājas hokeja komandu. Kopā ar jums šo spēli būs šeit Edgars Biķernieks. Uzlādusāns arī pretinieka aizsardzības zonā. Atspēle apakaļ Karšam. Labi iespēja bija izdarīt mētienu uz vārtiem. Un šeit jau pirmajā āsuma, gan īstības minūtes mazliet vairāk ir pagājušas pirmajā trešdaļā. Un jau āsumi ir pie Mihaila Valentas sargātiem vārtiem. Nu, man būtu jāprognozē. Es pieļauju, ka visas 7 spēles šajā sērijā varētu tikt aizdīs. Jebste. Iesūs tur. Neizatādās, tas bija 17 Kristers Butāns. Arī mazāsum jau pie Aksela Ozola sargātiem vārtiem. Nolšās Jelgavas kā sanākušie līdzutēji. Vēl viens mētiens, bīstama situācija vārtu priekšā, vēl viens bīstama situācija Aksels Ozols. Un pats sev nemanot glāb komandu. Un viņi joprojām stabili spēlēt vārtos. Cīparība turpinās Mārtiņš Vītols ar Rīpu. Atspēlē apakaļ Tomam Motam. Mots. Atspēlē Ozolāpam. Visi tā apgrūtināja dzīvi pie vārtiem. Jāgalnīgi 4. irknējums. Vēlreiz atkārtojumā. Grūti bija izdarīt mētienu Rālam Ozolāpam. Tur arī Lagziņš viņam patraucēja. Šeit līnija tiesnes mazliet patraucēja Mārenim. Iespēja tagad Zemgalē doties priekš. Zabūsovs ies no pretinieka aizsardzības zonā. Mēties vārtī! Uzgavalē Zemgales LBTU mājas sienas Jelgavas Latvskalē. Un ir beidzot atklāts arī spēles rezultāts. Šeit ar slīdus 5 žonglēt Tomiju Petriancijo. Mārenis atspēlē apkārt bīstam situāciju. Un šeit gan augstu. Ļoti tūpie komentētāji. Viens no bijušiem Zemgales spēlētājiem kļūdās savā aizsardzības zonā. Iespēja tagad Zemgale uz Gancijo. Mēties vārtī! Tomija Petriancijo panāk 2-0 Zemgales labā. Un otrā trešajā pēc kārtas ģērbtavas gols 39 sekundes līdz otrās trešās beigām un Gustav Krūmiņa kļūda. Tāpat arī viduszonā Šanaus. Pats gribēja izdarīt mētienu izdarīja, bet patraucēja viņam. Rīpa izraida ārā, bet tikpat ātri Rīpa nonāk apakaļ Zemgales aizsardzības zonā. Kas par iespēju bija Butānām, tur patraucēja viņam vārtu priekšā. Valenta ļoti tuvu vārtiem izsudo ārā Mihails Valenta. Un bija iespēja Gati Vicīnskim šo kļūdu pārvērst vārtu gumā. Labi, viduszonā darbojas Māreņš, nolasot situāciju. Mots. Piespējas pie laukuma apmals, pazaudējis arī ir Toms Mots. Izdos Liepainiekam Aguri, ir bīstam situācija. Krūmiņš izdara mētienu, bet uzgavelē visa Jelgavas Latvskala par Atis Rājals pašai izlīdzību. Bīstam situācija vārtī. Nu, tomēr izdodas Liepainiekiem šo spiedienu pārvērst vārtu gumā un atgriežās intrigas spēlē. Vēl 6 minūtes, 53 sekundes līdz trešās trešdaļas beigām. Jāizraida arī pārā Zemgale. Šoreiz tas neizdodas. Nav 51 sekundi Liepājai skautiskajā vairākumā strādnieks. Vēl ir bīstama situācija un izdodas Liepājai panāk 2-2. Un tieši tās, pa ko es runāju. Liepainiekiem pāris minūšu laikā no 0-2 izdodas atspēlēt deficītu un rezultāts atkal kļūst neizšķirts šajā spēlē. Nu, ilgi šie vārtu gūmi Liepainiekiem nāca, bet, kas zināms, kas ilgi nāk, tas labi nāk, kas vairākumā iz vārtiem. Atspēl Zabūsovs spēcīgs mētiens Zabūsova izpildījumā. Izskatās, kad arī bija atstājusi laukumu. Tiešām gaidīts pasākums visas sezonas garumā. Šeit kļūdās Streikiņš savā aizsardzības zonā, bīstama situācija. Ripa no piespējas vēl viena bīstama situācija. Tik tuvu Liepāja bija trešajam vārtu gūmam. Šeit tiešām rupi kļūda. Streikiņš izpildījumā varēja atnest Liepājai uzvaru. Šņemste tieši no pretinieka aizsardzības zonā mētiens uz Ozola sargātiem vārtiem un Aksels Ozols Rīpu tver. Mētiens būs pie viņa sargātajiem vārtiem. Šānaus mēģinās doties uz priekšu. Šānaus atspēlē apkārt Zabūsovs. Zabūsovs izdara mētienu vārtī!
Patriks Zabūsovs atnes savai komandai uzvaru papildu laikā un kārtējais pierāda, cik viņš var būt bīstams spēlējot papildu laikā. Pirmā spēle noslēgosies ar Zemgales uzvaru 3-2. Levī izlaida 2 vārtu pārsvaru, tomēr raksturspēlē Zemgalei pirmajā pusfināla sērijas spēlē izdodās mājas sienās izcīnīt uzvaru.